Nu, labvakar, otrdienā. Liels prieks jūs atkal visus satikt. Ir tiešām ļoti patīkami. Un man ir tāds liels gods jums šodien pastāstīt, kas tad īsti ir atomija. Daļa no jums ļoti labi jau pazīst internetu veikalu Atomiju. Daļa no jums ir jauni cilvēki, kas ir uzaicināti apmeklēt šo te Zoom, lai iepazītu vairāk, kas tad īsti ir un kā tas ir. Mums vēl pakāpeniski pievienojas cilvēki, bet pa cik mūsu pasaulē visdārgākais tomēr ir laiks, es arī cienīšu gan jūsu laiku, gan arī savējo. Tātad, kas tad mums ir atomija? Tad tas ir interneta veikals, kas ir radies 2009. gadā tālajā un skaistajā, saulainajā, košajā, tehnoloģiski pārbagātajā, inovatīvajā Dienvidkorejā, kur ļoti augsti tiek vērtētas dažādas gan bioinovācijas, gan tehnoloģiskās inovācijas. Tā ir valsts, kas sevī ir saglabājusi gan to pirmatnējo, gan pašu modernāko, ko vien mēs varam iedomāties īstenībā. Tieši šajā te zemē ir dzimis atomija pie cilvēkiem, kuru vēsture ir kaut kur ļoti līdzīga mums, kas ir piedzīvojuši neskaitāmas okupācijas, ļoti daudz skārus, kuri piedzīvojuši valsts dalīšanu, kur līdz šai baltai dienai ir radinieki tādi, kuri viens otru nevar sastapt. Tā kā ārkārtīgi plaša šī te vēsture ir, ar ko ir saskārusies pati Dienvidkoreja. Bet tajā pašā laikā viņa nav liegusi cilvēkiem būt ļoti garīgiem, ļoti attīstītiem, ļoti pretīmnākošiem, smaidīgiem. Un kā vienu no dzīves lielajām vērtībām viņi ir novērtējuši un saprot veselības prevenciju. Un šis moments ļoti, ļoti izpaužas it visā, ko viņi dara. Tāpēc kā no tādiem kulturāliem aspektiem viņi spēj ļoti skaidri un skaisti nodalīt savu brīvo laiku no darba, pieņemsim. Ja viņi ir pusdienlaika aizgājuši, viņi runās par visu iespējamo citu, tikai ne par darbu, jo tas ir atpūtas brīdis, kad pilnībā atslēdzamies no darba. Tas nav tā, kā mēs varbūt darbā aizējām pusdienās un turpinām risināt darba jautājumus, vai ne? Bet tātad šī tā valsts, kur ir dzimis Atomija 2009. gadā, un šobrīd jau Atomija ir atvērs 27 filiāles visā pasaulē. Tā ir skaitā Eiropā. Eiropā atvērās 2023. gadā. Pagājušajā gadā mēs svinējām gada jubileju, šogad jau būs 2 gadi, kā atvērusies ir Eiropas filiāle. Un ir pieejams atomī gan pašām Dienvidkorejā, gan Japāna, Malaizija, Filipīnas, ASV, Austrālija, Kanāda. Ļoti, ļoti plašā mērogā ir šis veikala piedāvājums pieejams. Šī te veikala popularitāte un pieejamība ir ļoti skaidrojama ar pašas kompānijas konceptu. Pirmkārt, šie te produkti, kas ir piedāvāti Atomija veikalā, kas ir kopumā kompānija ir izstrādāta jau ap 700 produktu īstenībā, un interneta veikalā ir 600 pāri dažādu produktu vienību, un patstāvīgi veikals papildinās ar jaunumiem. Kā pēdējais no tādiem jaunumiem ir Bisuri King, kas ir spēcīgs uzturabagātinātājs vīriešiem, testosterona celšanai, ļoti sabalansēts saturs tieši mūsu mīļo vīriešu veselībai, viņu vīrietībai, viņai spējai, veselības profilaksē.
Kā pats populārākais produkts atomī ir hemohīms, un patiesībā sakot, atomī vēsture tieši ar viņu arī sākās, bet drusciņ vēlāk par viņu drusciņ vairāk. Nu, es tikai pieskaršos, es apsolu, ka 10 stundu nerunāšu. Ļoti populāra un ļoti jaudīgas, efektīvas, rezultatīvas ir tieši Atomy anti-age līnijas, kā Atomy Absolute Skincare komplekts, kas sevi tik līdz dāmas sāk lietot. Viņš saprot šo te milzīgo starpību, kas ir baudīts pirms tam un tagad baudot Atomy produkciju. Kas tad atomī interneta veikalā ir pieejams? Tā ir kosmētika. Sākot gan ar sejas kopšanas šīm te kārtām, šiem te etapiem saucamajiem, kad ir kādi pareizā sejas ādas attīrīšana. Tas ir pirmkārt kosmētikas noņemšana, kvalitatīvi tāds, kas attīra poras, lai viņas nepiesārņotos, lai viņās neveidotos nekādi mazie iekaisīgie procesi, lai viņos neveidoties šie te melnie komedioni, ja. Tāpēc arī, ja mēs nekopjam ādu, un daudzi ir veikuši tādus eksperimentus, kas regulāri kop savu sejas ādu un uz kādu laiku pārtrauc, ir ārkārtīgi plašas izmaiņas notiek uz ādas, un to var pamanīt tikai tajā mirklī. Un pirmais ir tieši poras, viņas palielinās, viņas paliek nesmukākas. Šīs te poru maliņas ir tādas neestētiskākas. Tāpēc arī sievietēm dekoratīvā kosmētika vairāk neklājās tik līgani, perfekti nepieguļusies ādai, tikai tā iemesla dēļ, ka sejas āda nav attīrīta, sejas āda nav pabarota, nav iedots nepieciešamais resurss sejas ādai, lai būtu pieejami visi resursi. Tātad ir attīrošā kosmētika dažādām, kā sakot, ir ļoti jutīgai sejas ādai, ir regulārai sejas ādai, ir piemērota protokoli taukainai ādai, sausai ādai, kombinētai ādai, ja? Tad attiecīgi, cik bieži, piemēram, izmanto kādu no elementiem. Tāpēc, mīļie mani, kas vēl nav apmeklējuši meistarklases, kas notiek Atomirīgas stārs birojā, vai arī kādā no izbraukuma sesijām, lūdzu, izmantojiet šo iespēju. Jums speciālisti norekomendēs, pastāstīs, kas jums ir labākais un kā to pareizāk pielietot. Uztura bagātinātais segments. Atcerieties visu, ko es šodien runāšu par uztura bagātinātājiem. Atcerieties, pirms tam mēs konsultējamies ar ārstējošu ārstu un precizējam, kas jums viss ir labākais. Un atcerieties, sabalansēts uzturs ir vislabākais, kas vien var būt priekš mūsu organismu. Jā, uzturs bagātinātais segments ir ārkārtīgi bagātīgs un ļoti pārdomāts patiesību sakot. Pat visparastākais C vitamīns, ko jūs redzat šobrīd ekrānā, viņš ir ļoti gudri salikts. Viņā ir viss nepieciešamais, viņš ir bagātināts. Neskatoties to, ka šajā stikā ir 500 mg C vitamīna, bet viņš ir dabisks, jo šajā kosmētikā, šajos uztura bagātinātājos ir iekšā spēcīga zinātne. Nevelti kompānijai ir 28 zinātniskās laboratorijas, ko nodrošina Colmar BMG, kas ir otrais lielākais akcionārs kompānija, kur patstāvīgi notiek inovācijas, zinātne, testi, zinātne pirmajā vietā, tehnoloģijas, kas ir patentētas, starptautiski atzītas, nominētas, kur no dabiskiem augļiem, dārzeņiem tiek izstrādāti augstvērtīgi koncentrāti, kas tiek doti mums uzturpagātinātājos un arī kosmētikā. Piemēram, tas pats C vitamīns, kas ir sasodīti garšīgs, foršs, ja? Bet tajos 500 mg jums ir dabisks C vitamīns, kas ir no zemenītes, granātābols, kurkumu, mango, ķirbītis un daudziem citiem vēl augļiem dārzeņiem ir izstrādāts paņemts tas C vitamīns no šiem svaigajiem.
Tad, kad mēs varat uzbaram uz roku šo C vitamīnu, mēs redzam dažādus šos te gabaliņus. Tur vēl ir liofilizētā formā svaigi svaigas mango mikrodaļiņas. Ja? Tāpat tās C vitamīns ir bagātināts un klausieties tagad uzmanīgi ar zivju kolagēnu un koenzīmu Q10. Un kā mēs zinām, cik būtisku lomu spēlē C vitamīns tieši šo te aktīvo elementu uzsūkšanās procesā. Viņš dod superjaudu uz mūsu visu organismu. C vitamīns ir antioksidants, kas mums ir ikdienā nepieciešams. Ja? Mēs C vitamīnu varam tikai no ārpuses uzņemt, ne kā savādāk. Turklāt kolagēns, tas, protams, mēģinās mījās mūsu smukums, mūsu nadziņu, mūsu matiņu, viss pārējais, bet arī asinsvadi. Tik būtiskas lietas, un lai būtu jaudīga šī uzsūkšanās, viņš ir sakombinēts kopā ar C vitamīnu. Tāpēc tas arī koenzīms 10 ļoti būtisku lomu spēlē gan mūsu locītavām, gan arī mūsu virsnierēm. Virsnierēm tas ir atsevišķs stāsts, kad mēs gatavojamies iet menopauzes periodā. Mums ir ļoti jārūpējas par šo te izcilo orgānu, kas palīdz mums to procesu novadīt viegli un vienkārši. Tām meitenēm, kam ir varbūt šis te periods jau ir sācies, viņš ir smags, viņš ir ar karstuma viļņiem, ar garstāvokļa svārstībām. Es iesaku pievērst uzmanību tādiem diviem produktiem kā Safora Queen un Rabarbara Queen. Tāpat tās arī, ja ir ļoti izteikti karstuma viļņi, tad arī granātābola koncentrāts. Ja jūs absolūti nezināt, par ko ir runa, par ko es te saku, tāpēc, ka es bildīti šobrīd nerādu, ja jūs noteikti vēršaties pie tā cilvēka, kas jūs uzaicināja, viņš vai viņa atsūtīs papildus informāciju, kur tu varēsi noskaidrot, vai arī sazinies, pastāstīšu, atbildēšu. Nākamais segments ir matiem un ķermenim. Par matiem ir ļoti, ļoti padomāts. Piedodiet. Ir dažādām vajadzībām, ir viegliem, smalkiem matiem, kas ir skalpkēra līnija. Herbal līnija ir, lai mums biezāki mati, lai augtu, lai bagātinātu. Proteīnu sēriju, mīļās dāmas, paši blondīnes, kā jūs atjaunosiet savus matus, ko esat pabojājuši, bet arī tumšmats. Ja jūs domājat, kad krāsojat un krāsojat tos savus matus, ja, un pirmajās dienās vēl ir tādi frišs un spodri, un pēc tam nekā. Ielieciet proteīnu, trītmentu, masku kombinācijā ar matu eļļu uz pusstundu, pastaigāt cepurītē. Tad jūs izmazgāties mats, jūs liksieties, ka jūs tikko esat no salona iznākuši, kā tas ir atjauninājies un cik patīkams skaisti izskatīsies uz matu. Un visbeidzot ir arī pārtikas segments ar dažādām tējām, kafijām. Mēs ar nepacietību gaidām Eiropā arī kafiju, bet te ir poetēja. Atkal bioinovācijas koncentrāti, kas ir draudzīgi organismam, bet kur ir paņemts konkrēti aktīvais elements no šīs tējas un kāpināts vairāk kārtīgi, lai panāktu šo te maksimālo efektu. Jo, kā mēs zinām, puertēja, Eiropā mēs viņu atpazīstam kā tievēršanas tēju. Bet ne jau tievēršana, tāpēc, ka kā mēs esam tādā standarta izpratnē tās meitenes, kas regulāri sēž uz diētām, nevis to, ka ļoti viegli vēders skries, ja, bet uzlabo vilmaiņu. Mazina apetīti. Un tur nav nekādas ozempikus vajag vai kādas citas lietas. Ir daba un tehnoloģijas. Jo šajā te puertējā ir galvskābes koncentrēts kā no 34 krūzītēm puertējas. Jo puertēju jūs varat ietēju veiklo nopirkt. Bet vai jūs dienas laikā 34 krūzītes tā izdzersiet naski, vai ne? Ir patīkami uztaisīt uz puslitru vai uz litru. Es taisu dažreiz uz litru un lēnā garā izdzeru dienas laikā. Ir nomākta apetīte vakarā un, ziniet, saldums nevajag. Un samazinās arī tieksme pret kofeīnu. Ak, jēl, mums kofeīna mīļotājiem, kam tas ir vesels process, pasties uz kafiju, nē, vai ne? Tātad tas ir tikai tāds mazs segments, ka arī Korejas veikalā ir gan apģērbs, gan arī trauki. Ir
šis te piedāvājums ir ļoti, ļoti plašs. Un es esmu pilnīgi jūs apskaužu, kas ir īstenībā pirmo reizi tikai iepazīstās tagad ar atomiju. Jums šis ceļojums ir priekšā. Jūs varat izbaudīt tik daudz fantastiskus produktus. Tas tiešām ir ļoti aizraujoši. Kas tad ir tie vispopulārākie Eiropā produktiem? Tad, nu, iepazīstaties, šīs ir top 10 no populāriem produktiem. Par hemokīmu es parunāšu drusku nākamajā slaidā, bet kas tad viņam blakām ir? Pilnīgi neordināra kombinācija. Tā ir propolis zūbu pasta, kas lieliski, maigi, saudzīgi attīra mūsu zobus. Un klātesošs ir koncentrēts propolis, koncentrēta zaļā tēja, zaļās tējas katehīna, kas nodrošina tieši šo te mūsu zobu baltumu un ilgstošu svaigumu sajūtu. Vēl no rīta ir tā, ka, bet patīkam. Un, protams, zobirs. Zobu birstes ir, man liekas, visos iespējamos topos, visās filiālēs atomī. Zobu birstes ir, nu, kā sakot, top of the top. Un ar ko te viņas tā ir iekarojušas uzmanību un cilvēku mīlestību? Viens, tas ir dizains. Otrs, cilvēki jau nepirks tikai dizaina dēļ, vai ne? Lai cik tas arī varbūt skaisti būtu, bet nu ne jau mēs gražojamies un varam no somiņas izaugt kādu man skaistu zobirsti, ja? Viņa ir super soft, viņa ir ļoti maigas, bet viņu sariņi ir izstrādāti speciālā veidā, netipiski tam, ko jūs redzat drogās. Šie zūbirstītes sāriņi ir ļoti, ļoti blīvi, smalki, bet tajā pašā laikā viņi ir maigi, bet tādi, kas spēj katrā mazākajā spraudziņā izspraukties un iztīrīt. Turklāt vēl viens būtisks fakts pār zobu birsti. Viņas nav apgrieztās, viņu galiņi ir tādi vēl smalkāki. Ja? Tā kā mazākais attiecīgi šīs te šķirbiņas tiek izkužinātas un iztīrītas. Tieši tāpēc šīs te zobirstas iekaro ārkārtīgi, ārkārtīgi lielu popularitāti. Protams, C vitamīns, kā jau teicu, viens no iemesliem, tāpēc, kad ir bagātināts, bet tieši ir tas, ka patīkama garša un arī cena. Tie, kas ir ieradušies šodien pirmo reizi un neko varbūt tā īsti nezin pa internetu veikalu, tad, nu, pievienošanās interneta veikalam ir pēc ielūguma. Tas cilvēks, kas jūs šodien paaicināja, viņš arī jums palīdzēs pievienoties veikalam, vai nu atsūtīs linku, vai palīdzēs pieregistrēties. Kā nu jūs pats izvēlēsieties, ja? Interneta veikals piedāvā jums iegādāties produktus par ražotāju cenām. Tas nozīmē, tās ir pašas draudzīgākās cenas priekš jums. Tāds C vitamīns, kas ir 3 mēnešiem, maksā 22,50. Padomājiet tikai mēnesī, tie ir nepilni 8 eiro sanāk. Ja? Tā ir absolūti lieliska cena par ļoti augstas kvalitātes produktu. Tāpat tas arī zobirstīts. Paciņā viņas pārdod par 8. Bet ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tā cena ir tiešām smieklīga, un mēs viņus varam ļoti bieži mainīt. Viņas maksā 7,99 eiro par 8 zobirstītēm, jeb 1 eiro par zobirstīti. Aiziet, nu, atrodat drogās zobirstīti, kas ir arī pārklātas ar zelta jonu pārklājumu, kam ir vēl arī šī iedarbība mutes dobumā, kas palīdz piesaistīt papildus skābekli jau zobu tīrīšanas procesā, bet un būt pilnībā antibakteriālā. Nākamais top 5, teiksim, produkcija ir probiotikas, kas ir no 12 dažādiem probiotiskiem celmiem. Ļoti bagātīgs, gan laktolu, gan bifido. Viss, kas mums ir vajadzīgs, lai novērstu jebkādu diskomfortu mūsu zarnu traktā. Kā sastais top produkts ir no skaistumkopšanas segmenta, un es jau pieminēju, ka mums ir lieliski sējas, ādas attīrīšanas produkti, un tie ir jums redzami 6. vietā, jeb evening care set, vakara rūpju
komplekts. Tur ir iekšā fantastisks hidrofīlās eļļas bāzēts krēmveida tekstūras līdzeklis, dekoratīvās kosmētikas noņemšanai. Nākamais ir putas, kas maigi un dziļi attīra atlikušos, tas kaut netīrums no sejas ādas. Un pēc tam pēc izvēles mēs reizi vai divreiz nedēļā atkarībā no ādas tipa darām padziļināt sejas ādas attīrīšanu, un tad ir jau enzīmu pīlinga gēls, kas ir vienkārši fantastisks. Mēs uz attīrīt sejas ādas, kas ir nosusināta, uzklājam plānā kārtiņā un kādu minūti pagaidām. Un tad veicam tādas apļuveida kustības, kur zem pirkstiem mums veidojas patīkamas bumbiņas. Tā vēl ir atmirušā sejas āda, ko vienkārši ar mazgāšanu mums neizdotos attīrīt. Un ir dziļā, nomierinošā peel-off maska. Tā ir tā maska, kam ir ļoti zīdaini, bieza krējuma masas tekstūra, bet kura sakaust uz mūsu sejas un lieliski attīra aizsērējušās poras, tās pie reizes arī savalkot un veidojot mazākas. Ja, tā kā tā. Tad 7. vietā ir mazās zobu pastiņas, ja, uz propolis bāzes, kas ir vienkārši lielisks ierocis mūsu mutes dobumā. Un tad ir omega. Lieliskā omega 3, kas ir lielisks instruments mums katram, kas rūpēs par savu veselību, par veselības profilaksi. To var lietot patstāvīgi un ilgstoši. Lielisks produkts stiprināt mūsu veselību caurmērā, jo bez omegas, bez labajiem taukiem nemaz nebūs tik raiti. Tas vajadzīgs pirmkārtām jau mūsu asinsvadiem. Tas arī vajadzīgs mūsu smadzeņu darbībai. Tas vajadzīgs ļoti, ļoti daudz. Tāpēc omega, mīļie mani, ja jūs kaut drusciņ domājat sev profilaktiski kaut kādā veidā parūpēties, tad vismaz omega lūdzu. 9. produkts ir matu eļļa. Visām garumatu īpašniecēm, visām dāmām, kam ir mazās dāmas mājās, un kā matiņi neķemmēs tik raiti un ir tādi no rītiem strīdi par ķemmēšanos, ja? Izmantojiet matu eļļu, izmazgājiet galvu, tam mazulītim iesmērēt matu galos eļļu. Ne bērnam nebūs taukaini mati, bet toties ķemmēsies raiti, nogludināsies matu gali un būs vienkārši lielisks rezultāts. Un visbeidzot, top 10 noslēdz 100% tīrā spirulīna. Par šo te produktu, protams, atkal var runāt ļoti, ļoti daudz, jo šis te produkts, viņš ir ļoti, ļoti daudzpusīgs, un viņš ļoti daudz kā mūsu organismu vajadzīviņās, kuras te aizskrēja jau uz priekšu, vēl pa spirulīnu jūs paizklaidēšu, ja? Tātad, attiecīgi, spirulīna ir tas produkts, kas ir bagātīgs ar mikro- un makroelementiem. Viņam ir ļoti bagātīgs sastāvs ar antioksidantiem, ja? Viņš ļoti vērtīgi ietekmē mūsu aknu darbību. Un, kā mēs zinām, aknis ir viens no tādiem organiem, par kuriem mums ir ļoti, ļoti jāpiedomā un jādara. Tas ir B vitamīna avots, tas ir A vitamīna avots, arī D vitamīns tur ir dzels. Tāpēc ļoti daudziem, kas ir cietuši neveiksmi no dažādu dzelzs preparātu lietošanas un nekas tā kā īsti neceļ augšā, bieži vien tieši spirulīna ir tas, kas uzceļ augšā fantastiski dzelzs līmeni organismā. Tātad tur gan magnīs, ir gan silīcijas, ir 18 aminoskābes, ir sastāvā ļoti universāls, bagātīgs produkts. Ja? Bet atceramies, par uzturbagātinātājiem konsultējamies savu ārstējošo ārstu, jo tikai viņš zina, kas jums ir labāk. Es varu jums pastāstīt vispārējos vilcienos, informatīvi, bet gala lēmums ir jāpieņem jums pašam. Par top 1 produktu Hemohim. Tikai pāris vārdos jums drusciņi pieskaršos par šo te lielisko produktu.
kas ir izstrādāts Korejas Atomenerģētikas institūtā, nu jau tiešām prāvu laiku atpakaļ, jo Rēķinoties kompānija tika dibināta 15 gadus atpakaļ, un vēl pirms tam tika izstrādāts produkts 8 gadu laikā. Jā, tie bija 90. gadi, kad Korejas valdība deva šādu pasūtījumu Korejas Atomenerģētikas institūtam izstrādāt produktu, kas pasargātu cilvēkus no kaitīgā starojuma, pasargātu viņu imūno sistēmu, pasargātu viņus no autoimūnu slimību veidošanās, onkoloģijas un dažādām citām nebūšanām. Un šāds produkts tika izstrādāts, bija tiešām ļoti liels naudas investētas, $5 miljoni. Varbūt mūsu dienās mēs skatāmies jau uz 5 miljoniem kā uz kapēkām, ja? Bet, ziniet, 90. gados tie 5 miljoni būtu pielīdzinām kādiem 30 miljoniem mūsdienās. Un es te atzīmēšu, tas ir uztura bagātinātājs. Jā, tas ir funkcionālais uztura bagātinātājs, kas ļoti specifiski strādā mūsu organismā. Un viņa galvenā īpašība ir ne tikai imūnmodulators, kā viņi tā vienkārši varētu saukt, un dažreiz mums liekas, ka tas ir prasti, viss taču ir imūnmodulators, bet viņš ir imūnās sistēmas veicinātājs, stabilizētājs, organismu stabilizētājs, atjauninātājs. Ja mums atomi ir absolūta cell active komplekts, kas mums atjaunina no ārpuses, tad hemohims ir tas produkts, kas mūs atjaunina no iekšpuses. Un kāpēc tas tā ir? Pirmkārt, tā ir šūnu atjaunošanās. Ja? Šī te funkcija ar šūnu atjaunošanu, tas ir, tiek izmantota ļoti spēcīga šī te specifika, ka viņš ir ļoti arī spēcīgs antioksidants. Es te šajā slaidā, pat cik es vēlējos to ietilpināt vienā slaidā, neieliku vienu būtisku informāciju, ka šis te ir pilnīgi absolūti zālīšu preparāts. Viņš sastāv no 3 zālīšu koncentrāte. Koncentrāte tas ir Angelika sinensis, Lingistum Qianhong un Peonia lactoflora. Ja, tad attiecīgi tas nāk, pilnīgi aptuveni 100% zaļš produkts, kur konservants ir medus. Viņš nav hemohim G, nav bagātināts ar vitamīniem. Ir izslēgti visi iespējamie alerģisko reakciju izsaucēji, vai arī visi, teiksim, šie te elementi, kas var traucēt efektīvai šo te aktīvo zāliešu koncentrātu darbībai. Tātad šūnu atjaunošana. Tieši šie te zālīšu sastāvā viņi ir ļoti spēcīgi antioksidanti, kas mūsu organismam vajadzīgi. Ja? Līdz ar to viņš palīdz samazināt organismu oksidatīvo stresu, jeb mazināt iekaisīgos procesus. Tas arī ir mums, atjaunošana. Tas ir novecošanās iemesls, patiesībā sakot. Gan ārēji, gan arī iekšēji. Cik daudz no mums jau nav veikuši testus, kur nosaka tavu vecumu pēc tavu organismu stāvokļa. Un tie, kas jau lieto jau ilgu laiku hemohim, viņiem šie rādītāji ir stipri labāki nekā viņu gadskaitlis. Par ko ir liels prieks patiesībā sakot. Un redziet, kā ir šī te šūnu reģenerācija, šūnu atjaunošanās. Ja? Tas ir aktīvi palīdz šūnām darboties, un arī notiek šis te moments, kā atjaunošanās process tiek veikts organismā. Un visbūtiskākais elements tieši punktā šūnu atjaunošanās ir mūsu aknu darbība, mūsu nieru darbība. Stimulē un veicina atjaunošanās procesus. Ja? Un tā skaitā arī mūsu sirsniņiem. Tieši tāpēc arī hemohims ir tik lielisks atjaunojošais komplekss mūsu organismam.
Orgānu funkciju uzlabošana. Kā jau mēs tikko pieskārāmies jau pie pirmās pozīcijas, kur ir šūnu atjaunošana, ja, tad orgānu funkciju uzlabošana, un te atkal es akcentēšu aknas. Ja. Tas ir detoksikācija. Hemohīm palīdz attīrīties. Viņš palīdz mūsu limfātiskai sistēmai. Bet kas to lielo darbu mūsu organismā, titānisku darbu paveic, tās ir aknas. Un tad, kad mēs neesam kvalitatīvi izcīnījušies ar vīrusiem, vai arī, kā mēs zinām, viltīgais Covid ļoti daudziem ir vēl ilgstoši sēdējis aknās, tad aknas bieži vien cieš. Tāpat tās arī, kad ir daudz nopietni medikamenti, tad var būt arī ciroze. Bet ne jau tāpēc, ka jūs esat alkoholiķis, bet tas ir citu izraisīto faktoru dēļ. Un viens no tādiem faktoriem arī ir šīs te aptaukojušās aknas. Par aknām ir jāpiedomā, par aknām ir jārūpējās. Tas ir orgāns, kam ir jāpievērš uzmanība, ja jūs gribat dzīvot ilgi un laimīgi. Laimīgi kāpēc? Tāpēc, ka ja nekas nesāp, ja organisms funkcionē pareizi, ir prieks par vecumdienām, prieks par dzīvi. Tāpēc atomī caur hemokiju mums dod šo te iespēju dzīvot veselīgāk, labāk, sabalansēt, un viņš liek aizdomāties par šo te lielisko lietu, kā rūpēm par sevi un ilgmūžību. Imūnsistēmas balanss, imūno šūnu stimulēšana. Šis ir moments, kur kaulu smadzenēs vēl viena ļoti nopietna tēma, ko dara hemohims, šūnu atjaunošana, orgānu funkciju uzlabošana un imūnsistēma. Kaulu smadzenēs tiek veicināts NK šūnu, jeb lielo granulēto limfocītu izstrāde. Ir pierādāms fakts, kā redzat, te ir PubMed pieminēts, attaisat, ievadat vārdu hemohim, zinātniskie dati jums birs, spēja tikai lasīt un priecāties, un tieši šis te moments, kā ir zinātniski pierādīts, kā NK šūnas, B šūnas, citokīni, kā šīs te imūnu šūnas būtiskās mūsu organismu aizsargspējām tiek kāpināts mūsu organismā. Tā ir pirmā līmeņa aizsardzība pret visu, gan pret izmainītajām šūnām, kas var novest pie dažādiem onkoloģiskiem procesiem, hroniskiem procesiem, nu, pie visa tā, ar ko mēs negribam saskarties. Gan arī tiem, kas mums apkārt ir šķauda, klepo, vīrusi, mēs negribam to savā organismā. Un ar šo te visu cīnās mūsu pirmā līmeņa imūnā sistēma. Galvenā lomā te spēlē tieši šī NK šūnas. Un visbeidzot, enerģija vilmaiņas uzlabošanās. Enerģijas kāpums, bet atkal tas ir mērens, jūs jūtaties stiprāk, kvalitatīvāk. Vilmaiņas sāk strādāt, tāpēc, ka labvēlīgs zarnu traktam visam palīdz izstrādāt tos produktus, ja viss vairāk tā nestāv uz vietas. Notiek darbība, notiek atjaunināšanās process. Tad atceramies, hemohīm ir jūsu veselības un ilgmūžības sabiedrotais. Veicinās jums šūnu atjaunošanos, orgānu funkciju uzlabošanos, palielinās novecošanās procesus, uzlabos ķermeņa dabisko atjaunināšanos. Jums būs enerģija, dzīves prieks, uzlabosies vielmaiņa, vitalitāte, mazināsies tas pats nogurums, kas mums ir vakaros. Šis ir unikāls produkts ar pamatīgu zinātnisko bāzi, zinātnisko izstrādi, kur strādājuši 30 pasaulē vadošie zinātnieki izstrādāt šo te produktu. Ja jūs vēl neesat pamēģinājuši šo te produktu, tad veselības profilaksēji pilnīgi noteikti tas iesaka pievērst uzmanību. Nu ko, varbūt tad soļojam tālāk. Es jau esmu pārsniegus visus iespējamos laikus, ko es biju iecerējis, bet mēs ejam uz priekšu. Tātad, Atomī Eiropa mums piedāvā lielisku iespēju gan kā klientam, mēs baudam augstākās kvalitātes produktus par fantastiskām Atomī klienta cenām, bet mums arī piedāvā arī to,
kad ir partneru programma, jeb arī pircējiem ir iespēja pēc kaut kāda laika gūt saucamo cashback. Bet nu, kas ir klienta priekšrocības? Jums ir iespēja iegādāties produktus ikdienas vajadzībām. Augstākā kvalitāte par pieņemamām cenām. Bezmaksas konta izveidošana, nav nekāda obligāti pirkuma vai kādas citas mistikas. Uz mājām jums piegādās, jums būs pasūtījums no 150 € bez maksas. Tāpat arī uz mājām var pasūtīt par maksu kaut kur ap to 12 € vai vēl labāk. Sūtat uz Atomi Rīgas stārs biroju, jebkurš sūtījums iet uz turieni bez maksas, un ja jūs dzīvojat citā pilsētā, mēs nosūtīsim jūs ar Venipaku vai ar Omnivu, vai arī jūs varat atnākt vienmēr ciemos pie mums, saņemt savu paciņu. Tāpat tās arī kā jebkurā interneta veikalā jums ir preces atgriešanas tiesības. Kas ir partneriem? Partneriem šis interneta veikals piedāvā īstenībā tieši to pašu. Viņš piedāvā produktus ikdienas vajadzībām, kas būs vienmēr vajadzīgs cilvēkiem. Jo zobus mēs mazgājam, kafiju mēs dzeram, C-vitamīns ir vajadzīgs un skaisti izskatīties vajag. Tāpat tās arī ir izdevīgs atlīdzības plāns. Es drusciņ tikai pieskaršos. Es šajā tēmā ļoti dziļi šodien neiešu, bet jā, viņš nav mainījies šīs atlīdzības plāns 15 gadus. Un kas ir pats izdevīgākais un pats labākais arī tad, kad mēs domājam par biznesu, kaut ko mēs varam atstāt citām paudzēm. Tad, Atomi ir tāds biznes, ko mēs varam atstāt vēl 3 paudzēm. Padomājiet paši, lietojiet kolosālu produktu, pastāstiet citiem, iesakat veikalu, viņi ir klienti, jums veidojas pasīvie ienākumi. Un to visu jūs pēc tam nododat vēl 2 paudzēm. Un viņiem arī ir pasīvie ienākumi, kas patiesībā sakot tikai kāpj un kāpj. Tūlīt ielaidīsim vēl cilvēku mums te nāk. Tad koncepcija absolūta cena par absolūtu kvalitāti. Kompānija ļoti strikt skatās uz šo jautājumu. Patiesībā sakot, ļoti strikt skatās. Jo kvalitātes jautājumā nav kompromisa. Tāpēc tas spirulīns mums vienā brīdī nebija spirulīns pieejams, jo bija starptautiskās piegāžu ķēdes, bija jautājums tieši tajā mirklī, bija arī Panamas kanāls, bija tur lielie, tādas konflikta zonu, tajā zonā bija līdz ar to kuģiem nācās iet lielus riņķus, un tagad arī ir ostās ļoti ārkārtīgi lielas riņķis, lai tiktu, un tā pārtrūkās. Un pašai Atomija kompānijai bija pārtrūkušas šīs te ķēdes tiešai piegādē no spirulīnas audzētavas pie Havaju krastiem, kur ir specializētā spirulīnas audzētava tīros ūdeņos. Un, protams, ka tādam gigantam kā Atomija, kas ir izgājis uz vairāk nekā 2 miljardu apgrozījumu šajos te jau patiesībā sakot, viņi izgāja 2 miljardiem, tas bija laikam 13. gadā. Jā, tas ir ļoti strauši kāpums kompānijai. Protams, ka daudz piedāvā spirulīnu tā, bet kompānijām ne. Viņiem ir vajadzīga šī absolūtā kvalitāte. Tā audzētava, kur audzē spirulīnu, ko mēs lietojam un pērkam no Atomija, ir arī tā certificēta audzētava, no kurienes kosmiskajām programmām ņēma spirulīnu. Un kā mēs zinām, tiem puišiem un meitenēm vienmēr piedāvās pašu labāko. Tur ir ļoti augsti šie te standarti audzēšanai, tāpēc tās arī patstāvīga ūdens kvalitātes kontrole ir viena no vistīrākajiem, dabiskākajiem ūdeņiem, kuros aug spirulīna. Un tas ir arī ārkārtīgi būtisks faktors, un to mēs redzam rezultātos. Un tas bija tikai viens piemērs. Šis te princips ir visos produktos, un tāpēc viņi strādā. Tāpat tās arī, ko nozīmē absolūtā cena. Par tādas kvalitātes produktu, jūs Atomis maksāsiet viszemāko cenu. Viņi varbūt, spirulīna maksā 24 eiro,
Jūs, jā, iespējams, varat par kaut kādiem tur 6 eiro, bet tādas kvalitātes, simtprocentīgu, jaudīgu, kvalitatīvu spirulīnu jūs varat tieši atomī nopirkt tieši visaugstākās kvalitātes par viszemāko iespējamo cenu tirgu. Reģistrācija. Ja? Te ir kāds, kas vēl nav reģistrējies internetu veikalā. Es jums paziņoju, tas ir bez maksas. Aicinat, prasat tam cilvēkam, kas jūs uzaicināja šodien uz Zoomu, teikt, pievienu man veikalam. Tu iepērcies, kā tu gribi, ko tu gribi, nav nekāda obligāta pirkuma. Brīvība nav nekāda starta pakas tiem, kas domā varbūt tās par biznesu. Nav, teiksim, kaut kāds grāmatvedības izmaksas, pieņemsim, grāmatu uzturēšanu kontiem, visādas lietas dzirdētas. Un viena jūsu reģistrācija ir derīga visās pasaules valstīs, kurās ir atvērts atomī filiāls. Ātra pasūtīšana un piegāde, ļoti ērti izstrādāts interneta veikals. Drošība pirmajā vietā, A++ šī te finanšu aizsardzības programma. Tātad attiecīgi ļoti ātri pasūtījums tiek apstrādāts tekošajā dienā. Sadarbojas ar uzticamiem piegādes kompānijām, mūsu gadījumā tas ir DHL, un ir iespēja saņemt mājās vai arī mācību centrā, kā Rīgas Dārzs centrs. Pareizi izstrādāts mārketinga plāns, kas var nodrošināt panākumus ikvienam. Jā, es te mazliet parunāšu par biznesu, par naudu, bet tas ir svarīgi. Tā arī ir mūsu veselība. Tāpat kā mūsu iekšējā veselība, arī finanšu veselība ir ārkārtīgi svarīga. Un tajā mirklī, kad mēs dzīvojam no algas līdz algai, vai patstāvīgi mums ir jāatsaka sev vai saviem mīļajiem, kādās varbūt ikdienišķi ļoti vajadzīgās lietās, tas ir moments, kad aizdomāties, ko es varētu darīt vēl. Jā, mēs varam varbūt virsstundas ņemt, ja darba devējs ir tik lojāls un pa virsstundām maksā, bet mēs zinām daudz, ka to nedara. Un tam mums jāskatās, vai nu papildus, teiksim, darbs pēc darba, vakarā iet un rukāt kaut ko citu haltūras, ko mēs pusnakti daram. Vai ir arī tāds, kad mēs varam strādāt, runājot, stāstot par to, ko mēs lietojam. Stāstot par to, kā man patīk zobirste, un to mēs varam darīt jebkur un jebkad, patiesībā sakot. Un jā, tieši tik vienkārši ir iespēja gūt papildus ienākumus. Jā, te ir mazliet no statistikas jautājumiem. Ir ārkārtīgi 16 miljoni aktīvie lietotāji visā pasaulē. 27 reģionos, 2 miljardu apgrozījums, pat vairāk nekā 2 miljardi. Un kompānija ļoti dinamiski aug, ļoti dinamiski veidojas sortiments. Tas, ka mēs runājam par biznesu, pirms tam es gribu jums tādu nelielu paskaidrojumu iedot. Es pieminēšu tādu vārdu PV, jeb point value, punktu vērtību. Un, kad jūs ieiet interneta veikalā, jūs skatāties apakšā, ir tāda kā PV, tāda punkti. Ja? Tam ir nozīme tajā mirklī, kad jūs pieņemat lēmumu, kad es vēlos veidot biznesu ar atomiem. Un tajā mirklī, kad jūs to vēlaties, jums par to ir jānoinformē kompānija. Noinformēšana notiek ļoti vienkārši arī caur jūsu interneta veikalu, caur pozīciju biznesa akkauntu. Jūs nospiežat pie podziņu no customer transformēties uz distribūtoru, un tajā mirklī jums paprasīs augšu pielādēt jūsu personu apliecinošo dokumentu. Tajā mirklī uz jūsu personiskā konta jūs kļūstat no pircēja, jūs kļūstat par distribūtoru, un tajā mirklī jums sāk krāties grupas punkti. Un atomī ir binārais mārketings, kur ir labā pircēja grupa un kreisā pircēja grupa. Ja vienkāršiem vārdiem sakot,
Jūs interneta veikalā piesaistat klientus un grupējat viņu divās pusēs, labā puse un kreisā. Un viss lielais panākumu noslēpums ir tajā, ka šīs te puses iet balansā un uzkrāj šos te kopējos pirkuma apjomus. Tātad, attiecīgi, stāstot, reklamējot, pastāstot par produktiem, par iespējām, par visu, jums tiek jūsu apakšā internetā veikalos, kas atvērti citiem cilvēkiem, veidojas apgrozījums no viņu pirkumiem, un jūs no tā gūstat peļņu. Tātad jūs pats varat jebkurā mirklī, pat pēc gada, pēc 2, pēc 3, izlemt, ka jūs vēlaties, piemēram, būt biznesa veicējs. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka jūs pieregistrējaties tagad un kļūstat klients, jo jūs aizņemat vietu. Jo reģistrācijas patstāvīgi notiek, un tajā mirklī, ka varbūt jūs domāsiet, kad es gribu būt pircēju, kāds kaut pircēju veiksies, jūs varat atķisties, ka tur ir diezgan daudz jau pircēju jūsu vienā pusē, un jums atliek tikai veidot, kas citi jau piestrādāt tikai mazliet, teiksim tā. Tā tad bija daudz, kur notiekās. Mēs pieredzējāmies, arī es pieredzējos kā klients, biju pilnīgi absolūti lietotājs, lai gan es iepazinos savā iepriekšējā darba vietā, kas bija onkoloģijas klīnika, caur pacientiem, iepazinos ar šo te produktu, un man kā vienmēr, man gribas palīdzēt citiem. Un tā ir sanāca, ka tas arī palīdzēja man, jo man bija drusku citas problēmas, ne tajā laikā, teiksim, tie nebija veselības jautājumi, bet tie bija smukuma jautājumi. Jo es esmu viens no tiem, kas, nu, labi, jā, acis uz krāsošu, bet pa kādu sēstu kopšanu, tīrīšanu, kremiem, nu, nē. Un tad, kad tu tik ļoti pavirši varbūt tās gadiem izturies pret sevīm, protams, ka tāda ir nesimpātiska, plakstiņi paslīdējuši, un tu izskaties stipri vecāku nekā tu esi. Un atzīsim, kurai dāmai tas tā īsti patīk un simpatizē. Nu, nevienam, un arī es ar to sāpi griezos pie dāmas, kas bija no Latvijas, kas ierādīja to, ka hemohimu Latvijā var dabūt, jo agrāk man bija pacienti no Amerikas, no Indijas, kur man likās, nu, īpaši neiespringst uz to jautājumu, kā tad mums tā transportēšana, cik tas vispār maksās. Tāpēc man bija liels brīnums, kad saskāros ar pacienti no Latvijas, kas teica, bet viss iespējams. Un tad, jā, tad absolūti acu krems bija pirmais lielais pārsteigums plakstiņu pacelšanai, stabilizēšanai, kļuvu stingrāk, un zobu pasta zobu birst, ja, jo tik maiga, tik patīkama zobbirst un silkstošais efekts no zobu pastas pārsteidza. Man vienkārši pārsteidza, kā tas tā var būt. Jo mēs paši zinām, cik daudz viskaut kas ir mēģināts un tam līdzīgi. Es vismaz nebiju gūsi gandarījumu. Un es līdz šai baltai dienai esmu uzticīga mūsu atomizolu pastai. Tad, attiecīgi, mēs kā klients un atomu interneta veikals mums nodrošina ar personisko higienu, ar uztura bagātinātājiem, ar tā pašu ikdienas tēju, kafiju, lavandas tēju bez kofeīna. Jūs zināt, cik viņi fantastiski. Tāpat tās arī tur ir ļoti daudz, kas saimniecībai iegādājams par veļas pulveri. Jā, mēs ko pasūtam un ko reiz vēl sūtam, jo Eiropas veikals patstāvīgi papildinās. Bet tas viss ir iespējams, tas nav nemaz sarežģīti. Tādā veidā mēs kļūstam par tādu aktīvo klientu. Un tagad, ja mēs esam tāds aktīvais klients un labs pazinējs, nu, mums jau ir ko ieteikt citam pastāstīt. Un tajā mirklī tu sākumā domā, nu, varbūt cashback, nu, te vismaz daļu no tiem produktiem, ko es ikdienā pērku, nu, tad man atmaksāsies un man atnāks atpakaļ naudu. Bet no tā visa, tā, kas ko tejot un kāpinot un jau nopietni pieiet par atomīgu biznesa partneri, tagad jau ir mēneši, kad ir ienākums bijis 10 000 eiro. Un tas ir izdarīts 3 gados. Tā kā no tādas nevainīgas pozīcijas kā klients līdz biznesa partnerim ar nopietniem ienākumiem ir pagājis nemaz tik ilgs laiks. Tālūk.
Tātad Atomī biznesa plāna priekšrocības. Patiesībā sakot, ļoti daudz viņu ir Atomī. Gan biznesam, gan visam. Kāpēc, lai aizdomātos, kāpēc, lai tas nebūtu jūsu otrais bizness, jūsu papildus bizness un pieiet tam nopietni. Tur ļoti daudz argumentu patiesībā sakot. Pirmais binārais struktūra. Pēc apvienības, pa labi, pa kreisi, neierobežotā dziļumā. Ja, te jūs nesat ierobežots. Jums nav pirmās līnijas, otrās līnijas, vēl kaut ko. Ja? Jūs būvējat plakpakreis, plakpakreis, plakpakreis. Ja? Un no šī balansā jūsu struktūrām ir veidojas brīvība. Brīvība kāds ir, ja nav reģistrācijas maksas, tas ir cilvēku brīvība. Tas arī piesaista ļoti klientus, un viņam nav pretenzijas būt klientiem. Nav apbirnošanas, nav ikmēneša, bet ziniet, kas ir pats labākais, ko es esmu saskārusies ar daudziem cilvēkiem, kas pasakot, referenču mārketinga jomā aktīvi strādā, viņi saka, kā es varu neaktivizēties, ja neveikt pats, kā biznesa partneris ikmēnešu pirkumus, lai saņemtu naudu. Es saku, nē, tev pietiek vienreiz gadā iegādāties kaut ko. Tev ir tiesības saņemt patstāvīgu naudu, jo izmaksas mums notiek katru nedēļu. Pirkuma apjomu, ko jūs pats veicat uz savu kontu, ir patstāvīgi augoši. Viņi uzkrājas, viņi nekur nenodiks jums. Ja? Viss, ko jūs uz savu kontu nopērkat, jums tur arī paliek. Neierobežot. Ja? Bet pēc mārketinga plāna, tiem, kam interesē padziļināt, vienmēr varam parunāt un pastāstīt dziļo mārketingu. Ja? Bināriem soļiem ir pirmais solis ir uzkrājušies, 300. Tas solis uzkrājas, kamēr tas noslēdzas, neierobežot. Bet tas ir no tā mirkļa, kad jūs nospiežat to maģisko podziņu, kad es no pircēja gribu kļūt distribūtors. Ja? Tas ir neierobežot un noslēdzas tajā mirklī, kad mazākajā kājā, mazākajā pusē būs 300. Tajā mirklī nākamā dienā sākās skaitīšana visu no nulles. Tad nākamais, vienots mārketings visur. Jā, ASV, Eiropa, Anglija, Austrālija, visur viņš vienāds. Ja? Jums ir ļoti viegli strādāt ar cilvēkiem. Jums atšķirsies tur pateikt eiro vai dolāros, bet tā ir tā vienīgā atšķirība. Mārketings visur ir vienāds. Bezgalīgi līmeņi, bezgalīgs dziļums. Jūs varat strādāt, piemēram, teikt arī taļumungi jums ir Latvijā. Rītdien būs Elefantā lielisks pasākums, vakarā visi laipni aicināti. Viņiem ir 1,200,000 cilvēku struktūrā. Un viņu nav, un nav, un nav. Ja? Un noteiktas pārzināmas, saprotams komisiju maksas. Tātad, par ko mums maksā Atomī? Vispārējā komisija ir binārie soļi. Tas ir no jūsu tirzniecības apvienību apgrozījuma, jeb bināro pušu apgrozījuma. Tad ir karjeras, jeb meistarības prēmijas, tad, kad jūs izpildat konkrētas prasības konkrētos periodos, ir 2 periodu mēnesi, ir 1. 15. un 16. līdz pēdējā mēneša diena. Noteikts prasības, ja jūs tās prasības izpildat, jums ir konkrēta prēmija. Ja? Meistarības veicināšanas dāvanas. Pirmoreiz sasniedzot karjeras posmus, jums ir foršas dāvanas. Sākot ar kosmētikas līniju un produktiem no Atomī, līdz beidzot automašīnai un apmaksātai pilnībā birojam. Ja? Ceļojumi, ārkārtīgi bagātīgas un skaistas pamatīgas dāvanas. Un mācību centrs. Mācību centra uzturēšanai tiek 6% no apgrozījuma PV, tiek pielīdzināts finanšu izmaksām un izmaksā centra attīstībai un atbalstam. Tātad, binārā plāna priekšrocības. Es ļoti ātri, neejot ļoti dziļi iekšā. Pirmais ir binārie soļi, ko jau es teicu. Tātad, jums iespēja, ja jums ir mazāk nekā 300,000 PV uz personiskā konta, jums pa bināro soli 300, aptuveni plus mīnus 15 eiro, tā līdz 17 eiro. Tur attiecīgi no valūtas kursa svārstībām. Bet es iesaku uzkrāt uz personiskā konta vismaz 300,000 PV,
Un tad tieši par to pašu izdarīto darbu jums maksās ap 45 eiro. Ja? Tad ir jau lielie binārie soļi, ja 300 ir uzkrājošais, kad var krāties neierobežot laiku, tad šie te soļi jau varās vienas dienas amplitūdā apgrozījums jūsu struktūrā. Ja? Bet, kā jau teicu, tad cīkāk, pamatīgāk par šo te segmentu mēs varam runāt jau atsevišķā zūmā, vai arī piesakojot Atomy Stars Group šiem te mūsu telegrama kanālam, tur ir sadaļa mārketings un tur tiek publicēti detalizēti video ar detalizētiem padziļinātiem skaidrojumiem. Tātad dienā jūs varat pelnīt 45 eiro. Tas ir aptuveni 1118 eiro mēnesī tikai no vienas izmaksu pozīcijas. Otrs, teiksim, šīs 700, ja jums vērās katru dienu pie Tirzniecības apvienība aktīvās darbības, tie jau ir 2300. Tikai no vienas izmaksu pozīcijas. Aizdomājieties par to. Jūs strādājat runājot. Jūsu amats, jūsu zināšanas ir tieši jūsos pašos. Te neiet runa staigāt ar rūtēniem maisiņiem vai meklēt pircējus. Jūs runājat, piesaistat viņus internetu veiklā un pirkums viņi izdara paši. Jūs no tā gūstat peļņu. Izmaksas notiek pa bināriem soļiem. Izmaksas notiek katru otrdienu. Un izmaksas ir par tekošo nedēļu, tad tekošā nedēļa pēc tam pēc nedēļas tiek izmaksāts. Plus karjeras izmaksas notiek 7. dienā pēc statusu, pēc karjeras slēgta. Parasti tas ir 7. vai un 21. datums mēnesī. Divreiz mēnesī, tad attiecīgi mums nāk 6 reizes mēnesī, mēs saņemam naudu no Atomy par savu padarīto darbu. Un vidēji ienākumi, te ir karjeras posmos, ir atzīmēti ienākumi. Tas ir pirmais karjeras posms, ir Sales Masters. Ar vidējiem ienākumiem mēnesī patstāvīgi izpildot kvalifikāciju 1000–1500 eiro. Pirmoreiz sasniedzot šo kvalifikāciju dāvanu. Diamond Masters ir no 2 līdz 5 tūkstoši eiro mēnesī. Šāron Rozes meistars no 8 līdz 13 tūkstoši eiro mēnesī. Star Masters no 18 līdz 22 tūkstoši eiro mēnesī. Royal Master 27 tūkstoši līdz 35 tūkstoši mēnesī. Crown Masters 44 tūkstoši līdz 53 tūkstoši eiro mēnesī. Un Imperial Masteram sasniedzot ir izmaksāta prēmija 1 miljona apmērā. Es domāju, ka tas izklausās ļoti pievilcīgi. Latvijā mums ir ļoti daudz cilvēki, kas ir savas master statusā un patstāvīgi to apstiprina un gūst patstāvīgus ienākumus. Ir mums fantastiskākie Diamond masteri, kas gūst pamatīgus ienākumus un attīstās. Ir mums Šārons Rozes meistari ar ienākumiem, un tagad jau domāju, ka drīzumā mums arī plānoju šajā gadā, kad būs arī mūsu komandā stāvmasters. Tā kā augam un attīstamies ne tikai savā zināšanās, bet arī ienākumu līmenī. Un tie, kas tiešām vēlās uzzināt vairāk, droši rakstiet tam cilvēkam, kas jūs šodien uzaicināja uz šo te tikšanos, lai uzzinātu vairāk. Jo zināšanas tā jau ir bagātība. Kad jūs zinat, jūs varat pieņemt izsvērtu lēmumu. Tāpēc es jums, tā sakot, novēlu sevi atrast interesi, painteresēties, kā tur ir, kas tur īsti ir, padziļinātāk. Un tad jau jūs zināt, vai jūs esat pircējs vai arī biznesa partners, jo nemaz viss nav tik sarežģīti. Jā, te arī ir dāvans, bet tam es pārskriešu pāri. Tātad, kā pievienoties Atomy? Saņemiet uzaicinājumu no cilvēka, kas uzaicināja jūs uz šo webināru. Veiciet savu reģistrāciju, saņemat savu ID numuru un ļaujiet man jūs apsveikt ar to. Un izbaudat visas Atomy priekšrocības, ko dod, jo Atomy izmaina dzīvi. Atomy dzīvi padara labāku, skaistāku, dinamiskāku
radošā, kas ir pilna daudz foršiem kolēģiem. Ja mēs esam tāds rīktīgi stiprs darba kolektīvs. Mēs esam fantastiski kolēģi. Tā kā ar jums bija Diana Utsona, Atomierīgas stārs biroja vadītāja. Droši nākat ciemos uz biroju, izbaudat meistarklases, prezentācijas. Mums notiek viss kaut kas daudz, un ar daudziem no jums es noteikti tikšos rītdien Elefantu viesnīcā. Nu ko, mīļie mani, paldies jums par uzmanību. Īsti es nemauku, bet, nu, paldies. Tā, pastīsim, vai kādi jautājumi tādi. Nu, tā, Iveta, par rekomendēto dienas devu cilvēkam, kas nav agrāk lietojis hemohīmu, ieteicams uzsākt ar vienu hemohīmu dienā, bet pēc šī te pārējais laika, vienam tas ir nedēļa, otram ir 2 nedēļas, pāriet uz 2. Ja? Tas ir organismu nostiprināšana un veicināšana. Jā. Nu, ko mīļās manas? Dodamies mēs pie miera, jo rītdien mums ir tāda jaudīga diena. Nu, ko, paldies jums liels! Paldies, paldies, labu nakti!